Šodien mana 29. izaicinājuma diena – rūgta patiesība. Mūsu veselība ļoti bieži sākās zarnu traktā. Ja zarnu trakts ir pārslogots, iekaisis, mikrobioms izjaukts, cieši viss organisms. Var parādīties alerģijas, ādas problēmas, nogurums, gremošanas traucējumi, garstāvokļa svārstības un liekais svars. Zarnas nav tikai par gremošanu, tur dzīvo mūsu mikrobioms. Veidojas liela daļa serotonīna, jeb laimes hormonu, notiek vitamīnu uzsūkšanās un imunitātes darbība. Kad organisms ir pārslogots ar nekvalitatīvu pārtiku, stresu, cukuru, medikamentiem un toksīniem, ķermenis sāk sūtīt signālus. Āda kļūst problemātiska. Pietrūkst enerģijas, parādās vēdera pūšanās, migrēnas, iekaisumi un emocionālais izsīkums. Tāpēc tik svarīgi ir rūpēties par savu zarnu traktu, ar tīru uzturu, šķiedrvielām, ūdeni, kustībām un organismu attīrīšanu. Ja gribi zināt kā, liec komentārā plusiņu, un es ar tevi sazināšos.